Tālākā kūka ir no Paņevežas. Nē, bet nu gandrīz no Paņevežas. Tālākā kūka ir Gulbene. Gulbene. 9. kūka Lija Kaldiņa. Valkas novads Baldoni. Baldoni arī nav. Auce. Izstāst, kādi noteikumi ir? Pavisam vienkārši ir jāuztais kūki, kur sastāv no vismaz 30 olām. Un papildus visām lietām jābūt ir no laukiem. Nevis nopērkt tā brīnī veikalā, bet jānāk no lauku sēs, no lauku kūts. Un viss, vairāk nekas nav. Un jābūt ir ļoti lielam speciālistam. Kas žūrijā? Žūrijā mums ir ļoti kompetenti žūrija, mums var teikt, ir Signe Šenfelda, Lapsa Kuniņš, Mārtiņš Širmais un slavenais pavārds Blondīnis Ēriks Drebans. Un sastāv visu no 2 kārtām. Pirmajā kārtā viņi vienkārši nogaršo kūku, brutāli pagaršo, klusām ieliek atzīmīt, iet sēdēt. Un 2. kārtā iznāk 8 kūkas finālā, un tad viņi līdzīgi kā aizlidošanā balso ar zīmēm. Un cilvēkiem jāiet priekšā ir ar kūkām un jāstāst, šī ir mana kūka, un tā nav nekāda cūka. Atnāca pēdējā kūka, nokavējusies bija pa pāris minūtēm, stundu, ne pusotru. Kurienes viņi brauc? Viņi no Bauskas, tas ir patāli. Nē, nu baigi tālu nav, jā. Varbūt lēni brauc, zin kā, fotorādā visu ir. Varbūt kā krējus izpūs. Varbūt arī, fiks uz tev kūku. Rojas nobruka. Dzīve ir skaista, vai ne, Erika? Dzīve ir sūds. Robeža bija 20, tāpēc, kad pagājušo gadu 30 cilvēki pieteicās kādās 10 minūtēs. Nu, bija baigais pieprasījums, tāpēc uztaisījām robežu 20. Un tas ir viens iemesls, otrs iemesls, tāpēc, ka nevar kvalitatīvi novērtēt. Ledus karaliene, Žanas Behmanis. Un svinēsim šos mazos Latvijas lauka torču svētkus. Protams, kā jau allaži, lai mēs noskaidrotu, kurš ir tas pats labākais, pats skaistākais, pats interesantākais, mūs pavadīs ļoti svarīga žūrija. Žūrijas locekļi mums ir veseli 4. Sāksim ar dāmām. Lapsa, kā jau tautās Lapsa Kuniņš. Ēdienu speciālisti, žurnālisti, sieviete, kas zina par ēdienu vairāk nekā es, Signe Šenfelda. Viens no atpazīstākamajiem, Alaišu problēmas ar šo vārdu. Viens no Viens no slavenākajiem Latvijas pavāriem, cilvēks, kuru zina visi Latvijas profesionāļi un pavāru cepēji, ir mūsu gaišmats Ēriks Drebans. Un, protams, kā nu bez viņa, bez mūsu slavenā un skaistā un visiem tik forši pazīstamā Mārtiņa Sirmā.